Sveiki, mani mīļie, tātad klausītāji, un tie arī, protams, skatītāji, kas skatās. Tātad es vēlos izlikt jums izlikumu, tātad iknedēļas izlikumu, tātad no šodienas 14. datuma maija līdz tātad 21. Tātad līdz 21. Tātad sākšu ar eņģeļa kārtīm. Jā, tātad tie, kas vēl nezina, man sauc Kristīne. Un tātad izlikšu tātad no 14. līdz 21. maijam. Tātad, kas mūs sagaida, kas mums būtu jāzina, ko eņģelīši tātad mums vēlas pateikt. Tātad, nu tā skatīsimies. Tātad šis ir ļoti aktuāls laiks, kas tātad skar vecākus, un kā mēs arī zinām, maija mēnesī bija šī te konkrēti māmiņa diena, bet tas skar, nu, ne tikai māmiņas, bet abus vecākus. Tātad tēma, tātad, kas skar vecāku tēmu. Tātad mums ļoti bieži iespējams tie var būt kaut kādas neatrisinātas lietas, kaut kādi karmiskie mezgli, konflikti vai kaut kas, kas mūs skar tieši ar tēmu vecāki. Tātad mans ieteikums būtu, ka šis laiks ir ļoti labs, lai mēs šo te visu atrisinātu. Ja mēs to nespējam izrunāt, mēs šo te sāpīgo tēmu vai šo te lietu, mēs viņu varam uzrakstīt uz lapas vai lapām, kā nu kuram tas ir, cik daudz, jo ļoti bieži ir lietas, ko mēs uz aci cilvēkiem nevaram pateikt tīri, tāpēc vai nu šis cilvēks vairs nav starp mums. Tās varbūt arī atlaišana, piedošana, kaut kādi aizvainojuma atlaišana, tieši piedošanas tēma, ja, neizskaidrotas lietas. Vai arī kaut šis cilvēks ir starp mums, bet mums ar viņu nav šī komunikācija tāda, kādu mēs viņu paši vēlētos. Un tad ir šī labā iespēja, ka mēs to varam uzrakstīt un protams, pēc tam mēs pēc saviem ieskatiem viņu varam sadedzināt vai vienkārši, citam varbūt liekas savādāk iznīcināt, bet uguns tā ir enerģija arī, un tādā veidā mēs atbrīvosim tā kā caur šo te vēl uguns enerģiju, tā kā sevi no šī te ar pelniem mēs pēc tam varam darīt ko vien, teiksim tā, mēs vēlamies, mēs varam iet un viņu, teiksim, gaisā palaist, teiksim, šos te pelnus, vai mēs varam palaist pa tekošu ūdeni, aizskalot prom tā kā šīs te savas raizes un pārējo, vai arī, piemēram, ja jūs dzīvojat dzīvoklī un tātad jūs veicat tātad un sadedzinot šo te lapu, protams, sētā pa gaisu varbūt laist nevar un viss, vai kaut kur aizbraukt steidzamā kārtā. Mēs to varam arī izdarīt tādā veidā, ka mēs, piemēram, to nolaižam kanalizācijas tātad trubās, ja nav savāda iespēja, jo pats par sevi kanalizācijas trubas, tās jau, protams, ir tās, kas aizskalo prom no mums visus tātad tās lietas, kas ir nepieciešamas, un tādā veidā arī, protams, mēs varam aizskalot prom šo te savu aizvainojumu, kas ir sadedzināts tātad pelnu formātā. Tas ir par vecākiem. Tātad grāmatas vēl mums ir, tātad grāmatas, ja? Rakstīt, lasīt. Tas arī būs savā starpā, īstenībā es teiktu, ka šīs kārtas ir ļoti savienotas. Rakstīt, lasīt,
būt tuviem ar kaut kādām atziņām. Varbūt jūs ieraudzīsiet kādu sev ļoti derīgu atziņu, kas jums ir nepieciešama, tātad, lai šī laikā, lai piedod, jo šī te trešā kārtas, tātad ir piedošanas kārtas. Atlaist, piedot, tas arī ir, varbūt kādam tas būs tieši sakarā vecākiem, citam varbūt šī tēma ir attiecībā, ka jūs esat vecāks un attiecībā pret savu bērnu ir šis te aizvainojums un viss, jo atlaižot tādā veidā mēs atbrīvojam paši sev, mēs nenodaram ļaunu ne tam cilvēkam, tieši otrādi mēs arī viņu atbrīvojam no šīs te saites, ja, kas mūs vieno ar šo te aizvainojumu dusmām, mēs atbrīvojam viens otru un tādā veidā mēs iegūstam savu mieru un veicinam savu enerģiju un tātad savu izaugsmi un visu pārējo, tātad atlaišana, piedošana. Eņģeļi mums saka, ka šis ir laiks, lai mēs tātad savestu kārtībā un izdarītu beidzot un salikt par punktiem tās tēmas, kas mums ir sāpīgas. Tās varbūt arī ne tikai ir sāpīgas ar atlaišanu un piedošanu, protams, ne tikai ar vecākiem, tas varbūt ar to pašu darba devēju, kolēģi, jebkas, kas, vai partneri, jebkas, kas mums tātad ir. Mēs šo te informāciju varam meklēt, lasot, kā ar to tikt galā, rakstot, izliekot tātad arī šīs te lapas. Mēs varam rakstīt arī tātad dienas grāmatu, jā, par šo te visu, bet tieši konkrēti, lai mēs atlaistu to aizvainojumu, labāk būtu rakstīt nevis to dienas grāmatā, bet uzrakstīt tās vēstules, ko mēs pēc tam varam sadedzināt. Nu, dienas grāmatu mēs nededzināsim, un tad atkal šī te palaišana ļoti bieži mums nenotiek līdz galam, jo tas viss ir mūsu prātos un mūsu domās, un ļoti bieži tad, kad mēs to visu no prāta un no sirds atlaižam tiešām, tāpēc ir šī tā labvēlīgi tas, ka mēs spējam uzrakstīt un pēc tam sadedzināt, pašiem rodas tāds miers un jā, es tieku ar to galā un ar to ir jāstrādā. Ja mēs ar to nespējam tikt tikai tā galā, papildus, protams, ir lūk šeit ir šis te grāmatu tēma un tātad viss, kas skar to. Tātad tas būs no eņģeļiem, un tagad es pastīšos tātad taro kārtas, ja? Tātad, ko saka tātad taro kārtas? Ko mums saka tātad taro kārtas? Ko viņas mums vēlas teikt tātad no 14. līdz 21. maijam? No 14. līdz 21. maijam. Mīļās kārtas, tātad, ko jūs vēlaties man pateikt no 14. līdz 21. Ko jūs vēlaties teikt? Tā, viena kārta mums jau izskrita. Tā. Tātad, ko jūs vēlaties mums tātad teikt? Tā. 14. līdz 21. maijam. Tātad transformācija laiks. Pirmām kārtām, ko es vēlos pateikt, šis būs ļoti liels transformāciju laiks. Ļoti liels tātad transformāciju laiks, bet arī tātad pavērsies jaunas iespējas šajā pat laikā. Bet ļoti daudz tātad cilvēkos var arī, teiksim, tas var skart arī viņus pašus, kad šī te iekšējā nomiršana un atzimšana, kad liekas, kad cilvēkam ir līdz galam jāatlaiž visu un jāpalaiž un jāļauj šīm pārmaiņām ienākt savā dzīvē, jo vairāk cilvēks tātad pretojās, jo smagāk šīs te pārmaiņas notiek. Zinu arī pati pēc sevis, nevienmēr ir viegli, teiksim, ļauties tam, kas notiek, nevienmēr ir viegli ticēt tam, kas notiek, un liekas, kāpēc tieši tagad notika tieši tā. Bet šie te pārbaudījumi ir visiem.
un tas attiecas arī uz to, kad būs nepieciešams arī blakus ir šīta spēka kārtas, ļoti liels spēks, ļoti liels, ja ieguldu būs ļoti daudz, lai šīta transformācija tā tad notikt un viņai palīdzētu notikt ir nekas nenotiek tāpat vien, nekas nekrīt mums no gaisa, un visam ir savs iemesls. Tas var būt arī pārdziršana jebkurā tēmā, tātad, kas varētu atbilst tātad arī par attiecībām, iespējams attiecības pārdzims jaunā līmenī, vai arī šim te attiecībām pienāks beigas, tātad, ja viņas nepārdzims, ja jūs neļausieties šai te plūsmai, kas notiek, iespējams viņas nespēs tikt jaunā līmenī, tātad, un viņas tātad beigsies pavisam. Nevajadzētu ļoti strauji tādā ziņā pieņemt šajā mēnesī tieši konkrēti lēmumus. Es tā ieteiktu uz visām pārmaiņām. Es ieteiktu lēnām saņemt sevi, saņemties, jo mēs visi esam noguruši pēc tā, kas šobrīd notiek. Un, kad ir, teiksim, tam visam ir nepieciešams liels spēks, bet šis ir pārmaiņu laiks. Kā es dēvēju šo gadu pēc savām sajūtām, kā jau mēs zinām, mēs esam iesoļojuši tātad ūdensvīra laikmetā, tātad ūdensvīra ērā, ja. Un šis manuprāt, es šo te nosauku, tāpat arī mums ir šis te vīrus, un nāk šīs te vakcīnas un potes un vispārējais, mums ir lēnām jāpierod pie šī ritma, un es šo te gadu saucu pat vairāk nekā pagājušo gadu, es sauktu par tādu tiešām jaunas ēras gadu, bet šobrīd tas, kas notiek gan ar mums pašiem, gan viss ir tas, ka mums ir jāpielāgojas pie tā jaunā. Es šo gadu dēvēju par pārmaiņu gadu. Teiksim, tas, kad mums lēnām mēs pieiesim pie tā, lai pierastu pie šīs te jaunā visa, kas notiek pasaulē, kas notiek starp mums, mūsos, pie tā viss ir jāpierod, un kad šis ir tāds gads, kad vienkārši ļoti iziesim cauri dažādām transformācijām, enerģijām, cilvēkiem. Iespējams, mēs šajā gadā satiksim ļoti daudz cilvēks, kas mums kaut ko iemācīs. Un arī šī te kārts, vēl ko es varu piebilst, ka šajā te mēnesī tātad labvēlīgi ir noslēgt arī tātad laulību. Ja? Vēl vērtīgi ir ieklausīties, teiksim tā, cilvēkos, kas jums ir kā paraugs, bet tiešām vērtīgu tādu informāciju, kas jums liekas tiešām ļoti, ļoti vērtīgs cilvēks, tāds, kas ir garīgs, tāds, kas spēj sniegt jums padomu, ieklausieties, jo, nekas nenotiek tāpat vien, mēs vienmēr, es atgādināšu šoreiz, vienmēr satiekam un nonākam pie tām situācijām, pie kā ir jānotiek. Un ļoti bieži tās ir visādu lietu salikumi, līdz mēs nonākam pie kaut kādām atskārsmēm, kāpēc tas ir tā noticis. Jo šobrīd mums liekas, kad viss brūk, kad neiet uz priekšu, kad tā kā mēs, teiksim tā, mēs esam tik daudz darījuši un tik daudz veikuši, bet mēs šobrīd tam neredzam rezultātu. Bet mums tas nozīmē, ir jābūt pacietīgiem. Šis ir arī laiks, kad ir jābūt spēks, jābūt ir pacietīgiem, jo mēs šos te sēklas esam iesējuši, šie te augļi mums aug, bet tas nenotiek tik ātri, cik mums gribētos. Tā tas ir, bet tas nenozīmē, ka mums ir tagad jāatmet visam ar roku, un mēs tagad neiesim un nedarīsim neko vispār. Nebūt nē, tas nozīmē tieši to, ka mums ir jāsaņemas, jāpaciešas, jābūt pacietīgiem, un mēs šos te augļus plūksim. Tikai ir jābūt pacietīgiem, prātīgiem, un nevaram, teiksim tā, jāmēģina ir kaut kā sevi atrast tās labās lietas un tās pozitīvās lietas un atcerēties vairāk to labo, kas ir vai ir bijis, un to slikto sajūtu, teiksim, pavirzīt malā.
šo te slikto sajūtu pavirzīt malā, jo šis ir tāds laiks, kad liekas, kad nekas neiet, viss jūg, brūk, nu, kad liekas stāv uz vietas. Bet nē, tas šobrīd ir vienkārši šāds process, jo sakarā ar šīm transformācijām, es domāju, kas notiek visā pasaulē un tāpēc ar cilvēkiem, starp planētām, viss kopumā, kas notiek, tam vienkārši ir vajadzīgs laiks, šie tie augļi būs, mums ir jābūt vēl pacietīgiem, šis gads māca būt pacietīgiem, arī tiem cilvēkiem, kas galīgi nav pacietīgi, arī šis gads māca, ka ir jāiemācās tātad būt pacietīgam, un tu sagaidīsi šos te darba augļus, tikai ir jāpaciešas. Šīs ir arī labs laiks potenciāls tātad par idejām, kā nopelnīt. Dažiem šīs te idejas atnāks pat pašas no sevis, vai piespēlēs augstākie spēki tādus apstākļus, lai jūs izpildītu šo te ideju, kas nesīs tātad uzlabojumus finansiāli. Tas var būt arī, ka politikā kaut kas varbūt mainīsies kādos atvieglojumos, kaut kas varbūt tomēr šīs te bažas par stingrākiem ierobežojumiem tomēr atkāpsies un pavērsies kaut kādas atkal jaunas iespējas, kad vai nu atvērsies vēl tās darba vietas, kas šobrīd, nu, tā tad nedrīkst vēl veikt savus darba pienākumus vai kaut kādā veidā kaut kā atradīsim tātad šos tā kā nopelnītās šīs te finansiālas idejas būs un viņas būs labvēlīgas. Tātad šis ir labs laiks, lai mēs pievērstos un padomātu par to, kā mēs varētu realizēt sevi, realizēt tātad iespēju nopelnītu un domāsim par pozitīvo. Tas arī no manis šodien tad ir viss, jā. Un, protams, ja vēlēs individuāls salikumu, tātad raksti man, jā. Fortūna mājaslapā, tātad vēstuli, ja, sameklē mani, ja, tātad es esmu Facebook lapa Fortūna, ja, un tur var rakstīt vēstuli, vai tātad raksti man uz e-pastu fortūna eta@inbox.lv vēstuli. Tur vienosimies par visu pārējo, par tavu jautājumu, par to, kādu izskatīsim, kā izskatīsim. Un paldies vēlreiz par to, ka klausījies mani. Es novēlu visiem vairāk mīlestības šajā laikā. Un mēs šo mīlestību varam rast it visur. Mājdzīvniekos, apkārtējos, dabā. Mīlestība pret dabu ir skaista. Ja jums ir kaķis vai suns, viņš tāpat jūs mīl, un arī tā ir mīlestība, un arī, protams, saskatīt šo mīlestību, un saņemt un dot pretī, jo mums vienmēr ir tas, kad, ja mēs dodam, mums ir arī jāsaņem kaut kas pretī, nu, teiksim, enerģija līmenī tas ir, un ja mēs savu mīlestību dodam, mums arī ir nepieciešama cilvēka apkārt, no kā mēs šo te saņemsim, un jo mēs vairāk dosim, jo mēs vairāk saņemsim. Es jums to arī novēlu, un uz šīs nots es arī beigšu šo te salikumu, lai jums viss veiksmīgi. Atā!